Cienējamie svētku dalībnieki, ekscelences, dāmas un kungi. Šodien mēs svinam latviešu dziesmas un dejas svētkus. Es sveicu vispārējo latviešu dziesmu svētku kopkori, mūsu tautas diženāko simbolu, stipru un varenu. Dziesmu svētku kopkoris, tie esam ne tikai mēs šeit, Meža parka lielajā estrātē klātesošie. Mūsu kopkoris ir visi Latvijas kultūrai piederīgie. Visi, kas šodien ir kopā ar mums Latvijā un plašajā pasaulē. Latvijas kultūra ir kaut kas plašāks nekā izrāde, koncerts, izstāde vai kinofilma. Kultūra ir nerakstītas formulas, ko mēs zinām kopš sendienām. Kultūra ir arī mūsu atturīgā, skaistā un visiem tik mīļā Latvijas daba, mākoņu un gadalaiku daudzveidībā. Un mūsu pamatuzdevums ir kopt un paplašināt mūsu kultūras lauku, kas ir izaudzis no mūsu pagātnes un ko mēs vienīgie varam nest nākotnē. Mēs pateicamies saviem priekštečiem, pirmajiem skolotājiem, valsts vīriem un sievām, tautsaimniekiem, zinātniekiem, māksliniekiem par kultūras un izglītības ceļa bruģēšanu. Mūsu satraukums man arī. Mūsu dziesmu svētku vēsture skaidri rāda, kā dzimst un aug mūsu nacionālā pašapziņa un valstiskuma apziņa. Vajadzība dzīvot brīvā, bet savā valstī, kur skaļi skan latviešu valoda un kur mūs vieno Tēvzemes mīlestība. Tā satiekas Vidzeme, Kurzeme, Latgale, tā augšām ceļas nogrimusī gaismas pils, un par mūsu valsts himnu kļūst Baumaņu Kārļa sacerētā, aizkustinošā tautas lūgšana. Latvijas valsts pirmais prezidents Jānis Čakste reiz salīdzināja mūsu dziesmu svētkus ar sengrieķu olimpiskajām spēlēm, kur pulcējās visa tauta. Un šī ir mūsu kultūras vēsts, kas kā lāpa deg augstajā dziesmu svētku kaldā. Kopš 19. gadsimta otrās puses. Tā ir lāpa, kas deg nevis pret kādu, bet lāpa, kas deg par spīti visam, parādot mūsu latviešu tautas garaspēku. Dziesmu un deju svētku koncerts ir ne tikai koncerts. Tas ir mūsu tautas simbols. Simbols visam tam, ko mēs radījām, radam
un darīsim. Tas ir simbols visam tam, ko mēs izdarījām, daram un darīsim. Mēs esam un būsim, jo es un jūs, mēs esam Latvija. Dievs svētī Latviju!